labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Vienmēr kādam ir tieši pretējs viedoklis nekā tev. Kam taisnība? Viedokļi mēdz būt tik dažādi, bet mēs jums parādīsim abas puses. Domāsim kopā. Kam taisnība, lemsiet jūs. Raidījums Kam taisnība. Bet kam taisnība, to mēs noskaidrosim šeit un tagad. Mans viesis ir Anita Masāļska, astroloģe. Anita Masāļska nekad neizpauž vecumu. Astroloģe, 2 bērnu mamma, hobijs, stils, dizains, tekstilmāksla, moto, dzīve, tak ir viena forša padarīšana. Un man šī vakar viesis ir Induls Paičs, luterāņu mācītājs. Induls Paičs, 31 gads, mācītājs Rīgas Lutera Garkalnes draudzēs. Hobijs, tenis, lasīšana, ceļošana, moto, saprast šo pasauli un mūsu vietu tajā. Vai jūs piekrītat, ka reliģija un astroloģija ir saistīta šāda fakta dēļ, ka 3 austrumu gudrie bērniņu silītē sameklēja pēc zvaigznēm debesīs? Pēc meklējuma zvaigznes. Tur arī ir zinām astroloģija, vai ne? Tas, protams, ir viens no klasiskajiem citētajiem tekstiem, un es domāju, mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mēs to interpretējam un skaidrojam. Es domāju, ka šis teksts pirmkārt grib pateikt to, ka patiesi meklējumi mūs vienalga atved līdz Kristum, bet šis teksts, es domāju, ir saistīts ar kaut ko pavisam citu, ar seno Izraēlu vēsturi, kur šajā vēstures gaitā viena daļa no tautas tika izvesta tā saucamajā Babilonijas trimdā, kur tātad Bābelē bija palikusi viena liela daļa no Izraēla tautas, kuri gaidīja Mesijas piedzimšanu. Un es domāju, ka šī Betlemes zvaigzne oriģināli nozīmē neko citu, kā vienkārši šie senie astronomi cilvēki, kuri rēķināja laiku, vienkārši laiku. Pēc zvaigznēm viņi bija izkalkulējuši, ka šis apmēram ir tas brīdis, kad Jēzus piedzimst, un tāpēc viņi arī atnāk. Un kā jūs zinat, viņi atnāk vispirms kļūdaini uz Jeruzalemi, jo viņi jau nezina, kur viņš piedzims, bet viņi vienkārši zina, ka saskaņā ar pravietojumu ir pienācis tas brīdis, kad Jēzum vajadzētu dzimt, un aptuveni tad viņi arī ierodās. Es domāju, ka tas bērniņa piedzimšanas brīdis, kā jau es teicu, ir bezgala liels brīnums. Es pati esmu 2 bērnu mamma, un tas ir ļoti liels brīnums. Gan šīs bērniņa ieņemšana, gan piedzimšana, un es vēl tagad īsti nesaprotu, kā bērniņš var rasties. Aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotāju ticība pārdabiskām spējām un parādībām gadu gaitā nemainās. Veiktās aptaujas rāda, ka astroloģiskām prognozēm tic aptuveni 45% Latvijas iedzīvotāji. 40% aptaujāto atzīst, ka tic nākotnes pareģošanas iespējamībai, bet 37% ekstrasensiem. Turklāt tiek lēsts, ka gadu gaitā ticība astrologiem aizvien turpina pieaugt. Kā viena no argumentiem, kāpēc astroloģijai nevajadzētu ticēt, daudzi min reliģiju. Baznīca bieži vien strikti iebildusi pret cilvēku centieniem šādi izzināt savu nākotni. Reizēm pat nepielaižot pie astrologu bijušos draudzes locekļus pie svētā vakarēdiena. Daļa no astrologiem paši sevi dēvē par reliģioziem cilvēkiem, un šādam konfliktam neredz pamatojumu. Viņš ir tikai vienpusējs, mums nekāda konflikta nav. Un viņš ir tikai daļējs arī no otras puses. Un laika gaitā diezgan nepastāvīgs un mainīgs. Astroloģijai, jā vai nē? Astroloģija pret baznīcu. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kā cilvēkam izvēlēties, ko viņam meklēt, kā viņam savu ticību apstiprināt? Vai zvaigznēm, vai dievam? Es domāju, tas būs, protams, atkarīgs arī no paša cilvēka rakstura iezīmēm. Un jo vairāk cilvēks vēlēsies visu kontrolēt un tādā veidā savu dzīvi, teiksim, turēt savās rokās, jo vairāk viņš būs tendēts uz šīm konkrētajām atbildēm un konkrētajiem risinājumiem. Tas, kas baznīcai vienmēr ir licis ļoti atturīgi izturēties pret zvaigznēm un zvaigžņu pētīšanu šāda astroloģiskā nozīmē, tur ir 2 galvenie argumenti. Pirmais arguments ir tas, ka mēs taču saprotam un zinām mūsdienu cilvēki būdami, kā arī zvaigznes pakļaujās ļoti konkrētiem fizikāliem likumiem.
Un līdz ar to jautājums jau nav par zvaigznēm. Jautājums zvaigznes vienmēr atradīsies tur, kur viņas atradīsies ar matemātisku precizitāti. Līdz ar to sacīt, ka kaut kas ir atkarīgs no zvaigžņu stāvokļa, nozīmē vienkārši sacīt, ka kaut kas ir atkarīgs no laika, kurā mēs atrodamies, no tā laika punkta, kurā mēs atrodamies. Un tāpēc baznīca vienmēr tā bišķiņi skeptiski no vienas puses un reizē arī brīdinoši sacījuši, neiedomāsimies, ka zvaigznes kaut ko ietekmē, jo arī viņas pašas atrodas noteikti likumību kopsakarā. Un tas jautājums ir, kas ir šo likumu sakarību autors. Un otrs arguments vai otrs brīdinājums ir tīri praktisks un psiholoģisks, ja tā var sacīt. Un proti, ikreiz, kad cilvēks ar tādu atvērtu sirdi nāk pie kāda un mēģina tagad izdibināt savu nākotni, pastāv ļoti liela iespēja, ka viņš nevis izdibina nākotni, kura, manuprāt, ir atvērta un ir atkarīga no mūsu lēmumiem, nevis no kaut kā, kas ir zvaigznēs rakstīts, bet viņi tā vietā saņem apzinātu vai neapzinātu programmu. Proti, teiksim, viņiem pasaka kaut ko, un, diemžēl, mūsu zemapziņa, mūsu apziņa tā darbojās, ka viņi vēlāk piemeklē notikumus un situācijas, kas šai programmai atbilst. Vai tā vispār nav ķecerība mēģināt uzzināt nākotni? Nē, tā ir nevis ķecerība, bet ļoti liela neapdomība, jo nākotne ir atkarīga no mūsu izvēlēm, nevis no kaut kā iepriekš rakstīta. Cik tālu, Anita, tas ir ierakstīts zvaigznēs tomēr nākotnē? Man ļoti patīk šis puisis, viņš ir ļoti gudrs, un es ar tādu interesi klausos viņā. Bet man ir tāds aizdoms, ka mācītāja kungs nekad nav bijis ne pie viena astrologa, pat pie galda pasēdējis. Tāpēc, ka tie ir tādi vispārināti. Tā jau nenotiek. Tā nenotiek, ka cilvēks nāk pēc atbildes, lai viņam kāds pasaka priekšā. Tā tiešām ir, nenāk? Tā nenāk pēc tā. Jūs tāpat sacījāt, ka jums nāk un prasa, vai ņemt kredītu vai nē. Es domāju, tā ir ļoti konkrēta atbilde. Nenāk ar šādiem jautājumiem. Vai tad nenāk? Es domāju, ka nāk. Patiesībā ļoti reti. Bet es domāju, ka vienkārši tas ir parunāšana ar kādu cilvēku, jebkurā gadījumā, vai tu vilcienā blakus kādam sēdi, ja? Jo ir taču cilvēks, kurš visu var salikt pa plautiņiem. Vīrs mani sit, viņš mani krāpj. Un es esmu nolēmuši šķirties. Vai man to darīt? Tur jau nav jāskatās zvaigznēs. Tur pilnīgi pietiek mīļā sirds, sen jau bija jābūt gabalā. Neviens neapšauba, ka ticība vajadzīga katram cilvēkam. Kāds to meklē baznīcā, cits noticēts pats savām neierobežotām spējām un būs daļa sabiedrības, kas paļausies zvaigžņu ietekmei. Taču gan ārsti, gan astrologi ir vienprātīgi, ka pats galvenais savas dzīves veidotājs tomēr ir cilvēks pats. Un neraugoties uz savu ticību, ikvienam vajadzētu censties notiekošo mainīt savās interesēs. Vienmēr var kaut ko mainīt, ja tu vari atrast sevī gribu, enerģiju to darīt, lai justos labāk savā dzīvē. Vienkārši pamēģini. Pamēģini spērt kaut kādus konkrētus soļus, lai saprast, ka tas nav viss par sevi, ko tu zini, un tā nav vienīgā iespēja, kā tu varētu savu dzīvi pavadīt. Ja tu vari uzzināt nākotni, tas ir ļoti vilinoši, ja? Var to nedarīt. Var izzināt sevi, un izzināt sevi, tu jau savu nākotni zini, un vari arī piedalīties tās veidošanā daļēji. Astroloģijai, jā vai nē? Astroloģija pret baznīcu. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Jūs teicāt, ka cilvēki nevēršas, bet vai nav tas, ka cilvēki, viņš iet uz Dievu, ja? Viņš iet uz Dievu, un es neēdu gaļu, es neguļu ar draudzeni vairāk, un es esmu atmetis smēķēšanu, un es vairāk nedzeru, un es daru visu tā kā vajag, bet kāpēc tas Dievs man tā nemīl? Kāpēc es saņemu to sodu? Kāpēc man neveicās? Šie jautājumi izskan. Šie jautājumi neapšaubām izskan, un vispirms es gribētu norādīt, ka, lai mēs varētu sacīt, ka mēs tuvojamies Dievam vai ejam uz Dievu, kā jūs sakat. Droši vien nebūs gana sacīt, ka mums ir jābūt morāli pilnvērtīgiem cilvēkiem. Es domāju, arī tad, ja mēs neticam Dievam, ir svarīgi, ka mēs neguļam ar savu draugu sievu un esam godīgi cilvēki. Tas nav jautājums par ticību. Jautājums par ticību ir jautājums par to, kā es izjūtu un uztveru šīs dzīves un šīs pasaules pamatu. Vai es beigās uzticos, ka mana dzīve ir ar kaut kādu jēgu un uzdevumu, kādēļ es šeit esmu un kas man ir jāpaveic, jeb es sajūtos tā, ka es esmu
dzīvosim vienā haotiskā vietā, kur labākajā gadījumā ir kaut kādi likumi dzelžaini, kurus es nevaru atcelt, un sliktākajā gadījumā valda pilnīgs haoss. Un mudināt viņu atbildīgā veidā to lietu izdarīt pašam izvēli. Ko saki tu, Anita? Un tas ir tieši tas pats. Es mācītāju kungā, un es pilnīgi varu parakstīties zem viņa vārdiem. Tas ir tieši tas, kā mēs sarunājamies ar klientu. Jūs neesat kļuvusi par mācītāju tāpat laikā. Katram savs ceļš ejams, bet es tieši ieklausījos, ka mums kosmos vai dievs vai zvaigznes vai liktenis mums piedāvā iespēju, bet mēs paši izvēlamies, kuru no mums piedāvātajām iespējām. Mēs nevaram izvēlēties to, ko mums nepiedāvā kaut kas. Vai jūs redzat tādu sadarbības iespēju savā starpā? Vai varētu būt? Es jau sākumā teicu, ka astroloģija ar dievu iet roku rokā. Es ļoti bieži cilvēkam saku, ka es redzu, ka viņš mani nedzird vai slikti dzird. Es saku, aizēju uz baznīcu. Vienkārši aizēju uz baznīcu, kaut vai pasēju. Jūs arī kādreiz aizsūtat pie astrologa? Diemžēl nē, jā. Bet, Jums vajag vizītkartes paņemt no Anitas, lai var dot. Jā, bet es domāju, ka tas ir tiešām jautājums par mūsu cilvēcisko izvēli, kā mēs skatāmies uz šo pasauli un dzīvi. Un es tikai aicinu vēl vienreiz uzmanīties no tā, lai mēs neieprogrammētu paši sevi vienā virzienā un neaizmirsīsim, ka zvaigznes neatņem mums brīvo izvēli un brīvo gribu. Gluži manas domas. Tieši tas, ko es arī visu laiku teicu, Anita. mūsu brīvā izvēle. Paldies, Anita. Cilvēkiem ir plašs izvēles. Paldies, Indu, jā. Kam taisnība? Tik un tā lemsiet jūs. Un diskusija turpinās, es tā saprotu. Planētas turpina griezties un, kā saka, lielais saimnieks mūs redz no augšas. Paldies. Turpināsim jau rītvakar, sekojot diskusijai internetā. Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.